Labdien, šajā pamācībā es jums parādīšu, kā 8D topam dabūt ļoti daudz PP. Tātad sākam. Jums būs nepieciešama programma iMacros priekš Firefoxā. Tūlīt parādīšu. Jums būs jāuzspiež add to Firefox, bet es to nedarīšu, jo kur man jau viņa ir. Labi, tad tālāk ejam uz 8D topu. Spiežam ienākt profilā. Es iešu caur fake profilu. Negribu īstiem profilam dabūt banu. Redzēt, man ir 7550 pp fake profilam. Tūlīt tās būs 20 štukas iespējams. Nu, es atgribāts, kā ātri internets strādās, tik ātri arī būs, piemēram, lapu. Tā, kādu baneri varētu pievienot, nu, kaut vai pohuši to pašu atpraukspļē. Pievienot lapu. Spiežam atpakaļ profils. Jums tagad ir jāuzspiež konvertēt in uz PP, komisijas maksa 15 pp. Tātad uzspiežam programmu iMacros. Spiežam rekord, un tad visu ejam pēc soļiem, skatieties, kā man ir. Jo es tagad, kamēr šito daru, es klusēšu. Šitā izējam kādus 3 apļus, spaidot uz šitām huiņām. Haida, labi, pietiks ar 2 tikai, ko tur beidz. Man liekas, ka šitais ir īstais, nevis pārliecināts. Jā, šitais būs īstais. Un tad šitā viņš 10 apļus izdarīs tā. Vienreiz līdz lejai, otrais līdz lejai, un tā tālāk. 10 reizes tā. Bet man dēļ tā, ka es tagad filmēju video, man viņš sācis bremzēt, internets ir tāpēc būs tā palēnāk. Bet šitais ļoti labs veids, kā PP dabūt ļoti daudz. Da kas nu būs? Labi, uzliksim pa jaunam. Uzspiedīsim prosto play, ka vienu reizi tikai. Nu, uzreizām cita jābūt. Tas ir tikai tāpēc, ka man šodien tas internets nav tāds, kā viņš parasti ir. Jūs jau sapratāt manu domgājumu, kā tas jādara, vai ne? Nu, labi. Šajā pamācībā jūs iemācījāties savu 8D topā iegūt ļoti daudz PP, kā man bija 7000, bet tagad ir 17000. Un izmantoju šo iespēju dabūjiet sev ļoti daudz PP. Tikai nestāstiet nevienam, ka es jums pamācīju. Izdzēsīsim lapu. Uz redzēšanos. Tiksimies nākamajā pamācībā.